Otrais aplis sākas ar maču starp Jelgavu un Grobiņu. Jelgavniekiem pamatsastāvā atpakaļ Rihards Bečers, kamēr Viktors Dobracovs veic vairākas izmaiņas. Glebs Kļuškins, Maksims Sidrovs atpakaļ pēc savainojumiem. Pirmoreiz rezervēt Žavāts Kalmarzī, kamēr viņu vietu uzbrukumā aizņem Rodrigo Gaučis. 11. minūtes izskaņā Grobinieki zaudē bumbu savā laukuma pusē, tā tiek pie Čeha Juzvieka, kurš situējās stūrī, bet tver Nikita Piņčoks. 12. minūtē izcēla iespēju Davidam Dobracovs, saņem viņš bumbu sodlaukumā jāizšķir, bet netrāpa vārtos Dobracovs. 33. minūte diezgan ilgstošs Jelgavnieku uzbrukums, Jahaja pa kreiso malu ieskrien sodlaukumā piespēlē atlec no knapša bumba pie Holoubeka, kurš triec to tojā stūrī, precīzi ir Holoubeks no distancēs. Otrais puslaiks svarīgs moments 52. minūtē, piespēle uz tālo stabu un cīņā pret Dvoržāku pārkāp noteikumus Kuavo, un viņam parāda otro dzelteno kartīti par šo cīņu pret vārdsargu mazākumā Grobiņā. Uzreiz Jelgavnieki gandrīz izmanto hausu pretinieku aizsardzībā, iespēle vārtu priekšā, Bečers sit stūrī precīzi, taču atrodoties aizmugurē. 58. minūtē izcēla iespēju arī Promesam, apsteidz viņš vārdsargus, sit tukšos un pa stabu trāpa nevis iekšā. 76. minūtē Andrijs Juzvieks varēja taisīt 2-0 pēc Jahajas piespēles, taču Piņčoks izstiep roku un glāb komandu. Paglābties no zaudējuma Grobiņai gan neizdevās, lai gan pamatīgs spiediens beigās, acīm redzamas vārtu gūšanas iespējas nebija. 1-0 Jelgava kārtojo reizi uzvar mājās un ir vienīgā komanda, kas nav zaudējusi savā laukumā šajā sezonā. FK Tukums 2000 pret BFC Daugavpils. Tukumniekiem viena izmaiņa aizsardzības centrā, Semeško vietā atpakaļ Marons Mihubī, kamēr BFC vienības saglabā to pašu 11-nieku, ar kuru izdevās pieveikt metu iepriekšējā kārtā. Svarīga epizode 16. minūtē Valī Fofana uzskrien pretiniekam no muguras un saņem tiešo sarkano kartīti. Pārsteidzošs lēmums no galvenā tiesneša Daugavpils mazākumā. 33. minūte un moments Daugavpiliešiem. Vispirms gāzes tiek Konē, pēc tam vēl pa viņu trāpa komandas biedrs Dekite, bet bumba veiksmīgi atlec pie Diedju, kurš sīt no distances un mazliet pietrūks, lai trāpītu. Jau otrajā puslaikā 50. minūtē moments Valerijam Līzanovam, griež viņš leņķis, situējās stūrī, atvaira Raivo Stūrīņš. 55. minūte un moments pēc standarta Daugavpiliešiem atvas bumba pie Līzanovas, sitiens tālajā stūrī un garā, mazlietiņ garā. Galotnē divas izcelas iespējas Tukumam. Vispirms 83. minūtē bumba no Samoilova atlec vārtu priekšā pie Krānsmeņa, kurš sitvinē pieskarienā un trāpa pa vārtu stabu. Kamēr dažas minūtes vēlāk Krānsmanis dabū bumbu vārtu priekšā, jāšauš leņķis, sitiens ir spēcīgs un Jānis Beks ir vietā. Metajā skatāmākajā mačā 0-0, arī mačā, kur Daugavpils gandrīz 75 minūtes spēlē mazākumā. LNK Sporta parkā uz mākslīgā seguma Supernova pret Riga. Supernova šoreiz bez Jevgeņija Miņina un Abdulaja Geja, toties pamatsastāvā atgriežas Dimitru Sulā, pirmās līgas bombardieris. Savukārt Rīga šoreiz sāk ar Latvijas izlases spēlētājiem Antoniju Černamordu, Ravi Andriju Jurkovski, kā arī brazilieti Džeksonu Keniju. 9. minūte un Dāvis Veikrīgais rupji kļūdās savā sodlaukumā, uzdāvina bumbu pretiniekiem, Contreras pēc tam vienā pieskarienā situējā stūrī precīzi. Rīga realizācija beidzot strādā. Supernova daudz momentus veido pirmajā puslaikā. 16. minūtē jaudīgs talstiens no Dmitro Sulā un atvaras Viedrīs, arī iespaidīgs lēciens vārdsargām. 36. minūte un Mankenda uzvar cīņā par bumbu laukuma vidū, piespēlē gaitā Ramiresam un Ramires arī trāpa, atkal izmanto savu iespēju Rīga FC. Otrā puslaika sākums 51. minūte un iespēja Milan Tihanovičam tujās stūrī sit gana spēcīgi precīzi, bet tur ir Krišjāns Zviedris. 58. minūte Rīga pārēja uzbrukumā, Galo Contreras vārtu priekšā tiek galā ar Kante un iespēlē uz tukšiem Diopām 3-0. 63. minūte standarta situācija Supernova atlec bumba pie Mārča Oša, kurš raida to vārtos. Mārcis Ošs, komandas līderis aizsardzībā, atzīmēs ar rezultīvu sitienu.
Interesanti epizode dažas minūtes vēlāk, kad Supernova vēlreiz izdodas raidīt bumbu vārtos, taču ceļ roku augšā galvenais tiesnesis aizmugure tur fiksēta. Ļoti interesanti epizode var šajā mačā nav. 75. minūte un Raivis Andrijs Surkovskis parāda, ka viņam ir arī sitiens no attāluma ārpus sodlaukuma robežām ar laiž bumbu vārtu devītniekā. Supernova pirmo reizi šajā sezonā ielaiž no distancēs. Un sabruks Supernova 77. minūtē galo saņem bumbu uz 16 metru līnijas, iet sodlaukumā un raida to vārtu stūri. Otrajā mačā pēc kārtas Kostarikāns ir precīzi 5-1. Rīga uzvar pārliecinoši un uz pāris stundām pat izvirzās pirmajā vietā turnīra tabulā. Rīga uz pāris stundām pirmajā vietā, jo kārtas programmā arī līderu cīņa RFS pret Audu. RFS bez Fabrisa Ondoā, Žigas Lipušķeka, kuram trauma pamatsastāvā atpakaļ Niks Slieda, bet vārtos Sergejs Vilkovs. Kamēr Audus rindās neliels savainojums pamatsastāva centra aizsargam Pontelo, viņa vietu aizņem Karls Vasoms Gamenī. 7. minūte Vasoms veic izcilu piespēli aiz mugurām aizsargiem, Genā izskrien pretī vārtiem un neiesiet sit garā. 28. minūte Dmitrijs Zelenkovs savāc otro bumbu, atrod sodlaukumā Lemaišu, kurš sit garām vārtiem. 37. minūte Emils Birka tiešais brīvsitiens no šaura leņķa, bet tas ir sitiens un vārtu pārliknes glāba RFS. 39. minūte Stefans Panečīs cīna cīņu par bumbu pretnieku laukuma pusē, vēl to uz priekšu piespēlē pa kreiso Dišāriem un Laša atrod ar centriem Lemaiču vārtu priekšā, kurš ir precīzi dar, ko var, un RFS ir vadībā. Otrais puslaiks 53. minūte Māreš ar kreiso iecentrē sodlaukumā vārtu priekšā Lemaičs sit un Matrevits atvara Rihards Matrevits vietā. Šoties 66. minūtē Matrevits izgainā nospēlē ar izskanti, bumba atas pie Kuadio, kurš sit tukšos, bet negluži tur Audus aizsargs vietā sit bumbu projām. Gunži tas ir. Kompensācijas laiks un Rihards Matrevits ieviet iekšā pretinieku sodlaukumā. Standārts bumba atas pie Vārslavāna, kurš to gaisa sit garām vārtiem. Ļoti straušs sitiens. Un vēl dažas minūtes vēlāk centriem sodlaukumā Matrevicam uz galvu, kurš sit garām vārtiem. Ar to arī mačs beidzas. RFS izcīna ļoti grūtu uzvaru par Audu 1-0. Metas dzimšanas dienas svinības un mačs pret Liepāju siltajā maija dienā. Metiešiem vairāk iztraukumi nevar spēlēt Kangars un Molotkovs, kuri pieder Liepājas klubam, tāpēc pamatsastāvā atkal atrodas vieta Cēsniekam, arī Kļavinskim un Eveloram. Savukārt Liepājas pamatsastāvā metas gada futbolists Oskars Vienties, arī Bruno Melnis, Korobenko atpakaļ un vārtos Petkovičs. Bet vēl Liepājā atgriezies Oloko, kuram sakārtoti dokumenti, un viņš 6. minūtē sakārto iespēju pārtrim, kur gan vairāk arī piedalījās meties Karimu. Uzdāvina viņš šo vārtu gumu Džibrilam Gejam un Liepāja ātri izvirzās vadībā. Pašam Oloko iespēja 23. minūtē saņem viņš bumbu no Geja, sita vienreiz, otro reizi un Parfjonovs abos gadījumos glāb. 29. minūte Kļavinskis ievelk bumbu sodlaukumā, piespēlē gar vārtiem, tur rupju kļūdu pieļauj Sorokins, sit Cēsnieks un trāpa pa vārtu pārlikli no izcilas pozīcijas Kevins. 41. minūte Liepājas uzbrukums pa kreiso flangu, Babičs piespēlē Djo tālāk gaitā Laušičam, kurš aizskrien prom no viļņa un arī raida bumbu vārtos Horvāts 2-0. Otrais puslaiks 60. minūte Iļins iemet bumbu Leidsmanam, kurš sodlaukumā izdancina Lenardu Bērziņu un raida bumbu vārtos Kivons Leidsmans 3-0. 75. minūtē arī metamāk izspēlēt Autus, Karimu brīvs centrējums uz tālo stabu, kur ar galvu Ivulāns sit precīzi un 1-3 metai beidzot vārtu gūms. 87. minūte Karimu savā sodlaukumā paklupina Džibrilu Geju un tas ir 11 metru soda sitiens. Šoreiz nesit Gejs, bet gan Marko Simičs. Simičs pārliecinoši precīzi un 4-1 tie būs 3 punkti Liepājai. Taču galotnē piedzīvojums citam melnkalnietim Daniels Petkovičs pēc rikošetiem nogāž savā sodlaukumā Kļavinski un 11 metrnieku dabū arī metā. Kristaps Grabovskis dodas izpildīt pārliecinoši pretējā stūrī tām, kur leca vārtsargs un 6 vārtu maču Hanzā 2-4 meta piekāpjas liepainiekiem.
Kārta, kur bijušas 2 rezultīvas spēles un 3 ļoti maz rezultīvas, bet kā allaž atkal ļoti saistoši un saspringti virslīgā. Turnīra tabulā RFS saglabā 1. vietu, bet Rīgā apsteidz Audu un tagad jau 2. pozīcijā. Savukārt Viktors Dobracovs tagad aiztaisa acis ciet, jo Grobiņa joprojām pēdējā. Tuvākajā kārtā tuvākie RFS sekotāji tiksies savā starpā Skonto stadionā Auda pret Rīga centrālais mačs, kamēr RFS atkal uzspēlēs uz mākslīgā seguma pret Jelgavu. Vēl jāizceļ gana principiāls duelis tagad jau starp Metu un Supernova Hanzas vidusskolā.